sākumā varētu izstīties, ka mēs esam uz kādas puru takas, bet patiesībā mēs esam 15 km no Rīgas centra, Pierīgā, Stopiņu pagastā, augstākajā vietā virs jūras līmeņa. Un šādi izstāsta mūsu ceļš uz mājām ar puru takas laipām, ar gumijas zābakiem, ar ūdeni līdz ceļiem katru pavasaru, katru rudeni. Un tam iemesls ir ļoti vienkāršs. Šeit meliorācijas trubas, kas apkārt esošās ciemata izbūves laikā tika sabojātas un rezultātā ūdeni nav kur aiziet. Un pats smieklīgākais ir tas, kad nododot šo māju eksploatācijā, mums Stopiņu pagasta būvvalde pārmet, ka mēs esam izbūvējuši nelikumīgi dīķi savā teritorijā, kurš katru gadu pavasaru un rudeni izstāsta šādi. Šādas dziļas peļķes ir klasiska situācija Pierīgas un citu lielo pilsētu ciematiņos, kur būvēti bijušajās lauksniecības zemēs. Lai no šādas situācijas izbēgtu, korekti būtu bijis uzbūvēt drena kolektorus ciemata attīstības stadijā, bet par laimi šim gruntsgabala īpašniekam ir legāli uzbūvēts dīķis, kurā es varu novadīt ūdeni no šīs dziļās peļķes, tiesa mērot ūdens līmeņus. Es spēju ūdens līmeni tajā dziļajā peļķē samazināt pa 30 centimetriem, bet nespējuši dabūt peļķi pilnībā nosasinātu. Ja par meliorācijas kolektoriem ciemata attīstītāji būtu parūpējušies laicīgi, tad peļķē ūdens līmeni varētu pilnībā likvidēt un šī problēma nepastāvētu. Tāpēc aicinu ciemata attīstītājus un pašvaldības būvvaldes padomāt par saviem nākotnes iedzīvotājiem un gruntsgabala īpašniekiem un jau ciemata attīstības stadijā izbūvēt drena kolektorus paralēli ielām.